Aizber ciet un brauc prom. Esam iegādājušies jaunu traktoru GCB 4CX. Arī mana jauna ķivere. Attiecīgi šis te aparāts ir ar 4 riteņiem vienāda izmēra. Visi 4 riteņi griežās, ļoti manevrēt spējīgs. Tuksi, ko tu vari pateikt par šo kausu? Šis kauss ir 4 vienā, ko tas nozīmē? Parasts kauss, grabulis, greiderēšanas kauss un planējošais kauss. Ko vēl viens tāds pats traktors? Es aizmirsu pateikt, mums ir 2 tādi jauni. GCB beidzot ir padomājis par aizsardzību aizmugurējiem lukturiem. Pastīsimies, kas mums kabinetā notiek. Kabinets liels. Nu, teiksim tā, te ir tā kā tāda priekšnieka kabinets tiešām. Šitam pat ir kruīza kontrole. Gan arī nolauz to sviru vispār. Tātad, lai nolaistu stūru, ļoti labi izdomāts. Vienkārši ar kāju to var izdarīt, nospiežam pedāli, uzliekam, kā sev gribās. Vajag jau tā kā Mercedesā, vai ir apmēram šitā te. Kas mums te ir pa pogām? Gaismas, planējošais kauss, kur var uzslēgt. Tādī vēl kaut kāds pogas, ko operatori gan jau zinās, ko tas nozīmē. Apsilde priekšējiem logam. Vispārējais pa lielam, tā kā visos universāļos vienīgi atšķirība šim ir tāda, kad viņš ir jauns un baigi lielais kabinets. Te ir klimata kontrole, var uzgrilēt. Pneimatiskais, pasties, var uzpumpēt, kā sev gribās. Kur ir beņķa apsilde, arī var uzsildīt. Ar šo te sviriņu mēs slēdzam tiltus, vai nu griežās visi 4 riteņi, vai priekšu tikai griežās, vai nu varam uzlikt krabīti. Tad paceļam augšā stūri, apgriežamies otrādāk, un te mēs varam darboties. Ļoti labi, ļoti labi. Kā kratās. Šim traktoram ir 80 plus kW jauda, savas gandrīz 10 tonnas, spēja pārvietot 40 plus km/h. Torque Lock Stage 5, ja? Tātad horizontāli ar šito elkonīti mēs varam aizsniegt 5,3 metri, rākšanas dziļums 4,3 metri. Atbrauc ar traktoru, izroc bedri, iecel iekšā grodus, aizber ciet un brauc prom. Ja tev ir nepieciešams universālais traktors, pieņemsim kā šis 4CX, zvani man, zvani Storentam, iedosim vienu no abiem smukuļiem.